Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Heitam, jūs iepriekšējā sērijā pierādījāt Dieva esamību. Tagad, ja kāds bija ateists, saprata, ka Dievs pastāv un vēlas pierādījumu, kas viņam parādītu, kurā virzienā doties, ko viņam darīt, kas viņam pierādīs, ka islāms ir pareizais ceļš, un lai viņš būtu pilnīgi pārliecināts. Bet lūdzu, paskaidrojiet mums mierīgi soli pa solim, lai mēs saprastu. Turpiniet. Labi, slavēts lai ir Dievs, un miers un svētība lai ir pār viņa sūtni, viņa ģimene, draugiem un visiem, kas viņam seko. Un pēc tam, ja mēs 100 gadus pētītu reliģijas patiesumu, tad kur reliģija tā pareizā? Pie kuras reliģijas mēs beigās paliksim? Tas ir pēc tam, kad 100 gadus būsim meklējuši un atgriezušies. Galā mums būs 3 kritēriji. 3 kritēriji, kas man palīdzēs saprast, kur ir pareizā reliģija. Jā. Pirmais kritērijs ir, ka reliģijā jābūt monoteistiskai, lai beigās man nenovest pie tā, ka es pielūdzu akmeni, elku, cilvēku, dievību, visumu vai dabu, kā tas ir pie ateista. Ateists galu galā atzīst, ka daba ir radītājs. Tātad mēs kopā iesim uz priekšu un beigās nonāksim pie tā, ka mums jābūt 3 kritērijiem, pēc kuriem mēs varēsim noteikt, vai islāms ir pareizais vai kāda cita reliģija. Mēs secināsim. Jā, tad mēs tos izpētīsim. Jā. Tātad pirmais kritērijs reliģijai jābūt monoteistiskai. Otrais kritērijs ir jābūt pierādījumiem par šīs reliģijas patiesumu, kurus jebkurā laikā var pārbaudīt. Jā. Nesaka, man senos laikos teica tā, es tur nebiju cienītais, es esmu šeit tagad. Jā. Tātad ir pierādījumi, kurus var pārbaudīt, ja kur laikā pat pēc 1000 gadiem pārbauda Amerikā, pārbauda Eģiptē, ciematā, Āfrikā, pārbauda jebkurā vietā. Jebkād. Tātad monoteisma pierādījums ir tas, ka pašas reliģijas patiesumu jebkurā laikā var pierādīt ar taustāmiem pierādījumiem, kurus es varu pārbaudīt. Es varu tos ielikt zem mikroskopu un izpētīt. Un trešais kritērijs šajā reliģijā nedrīkst būt nekas, kas pretrunā veselajam saprātam vai zinātniskām aksiomām. Tas nozīmē pretēji pašsaprotamajiem. Nē, šeit nav nekādu problēmu. Es saku, ka šie ir 3 standarti. Vai ir iedomājums 4. standarts? Es nezinu. Arī es ne. Maksimālo distanci ierobežo 3 kritēriji. Tas ir monoteistisks, pārbaudāms un bez pretrunām ar zinātni vai loģiku. Sākam visžēlīgā Dieva vārdā. Ar kuru standartu sāksim? Piemēram, monoteisms. Piemēram, monoteisms. Labi, visi pravieši, ja mēs lasītu viņu grāmatas, lasītu Toru, Vēdas, jebkuru svēto grāmatu pasaulē, jebkuru sēnu svēto grāmatu, mēs beigās atklāsim, ka visi pravieši ir nākuši ar monoteismu. Mūžus, lai mies ir viņu saka tonā 5. mūzes grāmatā. Kungs, mūsu Dievs ir viens kungs. Hinduistu Vēdās, kur viņiem ir 1000 elku, ko viņi paši saka savās grāmatās. Ka monoteisms Dievs ir viens, viņš radīja nakti un dienu un debesis un zemi, un tikai vēlāk ar laiku viņi radīja dievības. Bet ja mēs paskatāmies pašā sākumā, tā teikt no helikoptera skata, mēs redzam, ka tiešām visi pravieši bija par monoteismu. Tātad mums monoteisms ir praviešu reliģija. Un šis monoteisms ir loģisks secinājums, tas nāk no prāta. Ja es sēdētu tālu prom no jebkādas reliģijas un iedomātos šī visuma radītāju, vai es iedomātos vairākus dievus, kas rada visumu? Nevien. Tieši tā, tikai viens. Tas ir loģiski un iesakņots dvēselē. Jā. Ja patiesībā nav nekādas pilnīgas līdzības, kas būtu 2 absolūti vienādi. Tāpēc vienam ir jābūt pārākam par otru. Pārākais ir Dievs. Jā. Viņš galu galā ir diens. Dabiski. Tāpēc Dievam, acīm redzam, jābūt vienam. Pat loģikas ziņā es varu kaut ko teikt, bet daži cilvēki to varētu īsti labi nesaprast. Bet mēs cenšamies to pateikt. Ja ir vairāk nekā viens Dievs, tas nozīmē politeismu. Poligāmija ir vārds, ko lietoja tautas priekšteikš, lai Dievs ar viņiem ir apmierināts. Plurālisms nozīmē kompozīciju, 2 sastāvdaļas. Jo tajā ir vairākas veļas. Ko nozīmē zāles un sastāvs? Tā trūkst un nepilnībā, nav absolūts. Jā. Pareizi. Un šim savienojumam vai fragmentam trūkst šī. Tam galu galā būs nepieciešams tas, kurš to vispār radīja. Jā. Tas nav pilnīgs, ne absolūts. Jā. Tāpēc beigās man jāatgriežas pie tā, ka ir viens radītājs. Pat loģiķi saka, ka tāpēc, ka apļaveida argumentācija ir nepieļaujama. Ko nozīmē apļaveida argumentācija? Tas nozīmē bezgalīga secība. Jā. Ja mans telefons grib uzlādēties, bet lādētājiem arī vajag uzlādi, un tā bezgalīgi. Jā. Mans telefons nelādējās. Tātad jābūt radītājiem, kurš bija pirmais. Jo, ja visiem kaut kā trūkst, tad viņam kaut kā trūkst, viņam kaut kā trūkst, tad viņam kaut kā trūkst. Mēs paši neparādīsimies. Jā. Tāpēc ir jābūt radītājiem, vārdam, nepieciešamajai būtnei. Jā. Slavu visaugstiem! Mums visiem tas ir vajadzīgs. Mums visiem tā trokst. Dabiski. Jo viss pasaulē un visumā ir nepilnīgs, tam ir nepieciešams sākums, un tam pašam par sevi nepiemīt pašpietiekamība. Viņai vienmēr pietrūkst. Jā. Viss visumā ir tāds.
Galu galā visa radība būs jātiecina uz vienu Dievu, kurš ir pašpietiekams. Dabiski. Loģiski. Jā. Tātad tam jābūt vienam. Un pat ja pieņemam, kā to dara hinduisti vai daļa no viņiem, ka Dievs iemāja visumā, ienāk visumā, tad tā ir tā pati problēma ar sastāvu un trūkumu. Beigās viņš būs sastāvdaļa, tātad nespējīgs. Tāpēc Dievam jābūt pilnīgam, kurš neiemājo radītajās būtnēs, citādi viņš kļūst Nespējīgs. trūcīgs un nespējīgs. Tad vienotības pierādījums ir nepārprotams pierādījums, pārsteigums, cienījamais Amarkungs, lai Dievs jūs sargā. Nav nevienas reliģijas uz zemes, kas būtu uz vienotības ceļa, izņemot islāmu. Visās reliģijās ar laiku parādās zemes dievības, akmens vai elku dievi. Tātad tikai šī reliģija ir uz vienotības ceļa. Tāpēc pravieša līdzgaitnieki gudri mācīja, saki, viņš ir Dievs vienīgais, kas ir trešdaļa no Korāna. Kāpēc? Jo tas ir vislielākais pierādījums reliģijas patiesumam, ka Dievs ir viens. Un tu zini, pat elku pielūdzējs senajā kurēšā zina, ka ir tikai viens Dievs. Pat ja tu viņam saki, bet tev taču ir elks, viņš atbildēs, mēs viņus pielūdzam tikai tāpēc, lai viņi mūs tuvāk pievest Dievam. Es tikai izmantoju starpnieku pie Dievu. Jā. Pat elku pielūdzējs hinduismā tev teiks, ir visaugstākais Dievs. Tad kāda jēga no tā visa? Kāpēc tu vērsies pie tā, lūdzi to un pieprasīji no tā un pieņēmi, ka tas ir radītājs? Ar laiku šeit, ka tu pats izveido sev Dievu, jo tev ir kauns stāties pretī Dievam, un tad vēlams sāk viņus apmuļķot. Jā. Kaunos teikt Dievam, piedod man, jo esmu grēcīgs. Jā. Es vērsnīšos pie šī starpnieka. Nē, islāmā mēs lūdzam Dievu par visiem grēkiem, un viņš ir piedodošs un žēlsirdīgs. Dabiski. Viņi radīja starpnieks ar Dievu, un Sātans par viņiem smējās, lai tuvotos Dievam. Jā. Jo mums ir daudz grēku, mēs nezinām kā, mums ir kauns no Dieva. Tāpēc viņi rada elku dievus, akmens cilvēku un zemes dievus. Jā. Tātad tā ir. Vienotības ideja pastāv tikai islāmā. Visām pasaules reliģijām ar laiku ir radusies kāda daļa politeisma. Mazāk vai vairāk. Pat jūdaismā tic kaut kam, ko sauc par to, ka Dievs mājo tautā. To sauc par panteismu, dievišķo iemiesošanos, lai gan sākumā bija monoteisms. Bet ar laiku tas kļuva par viņu īpašo nacionālo dievu. Tāpēc musulmanis nevar kļūt par jūdu vai kristieti. Nē, tas ir tikai mums. Mums Dievs mājo tautā, tāpēc pestīšana ir tikai viņiem. Tā, protams, ir ticība, kas parādījās pēc praviešiem, nevis Halucinācijas. halucinācijas. Šis ir pirmais arguments, monoteisma arguments, monoteisms. Otrais arguments ir tāds, ka reliģijas pierādījums ir pārbaudīt jebkurā laikā, izpētīt šos pierādījumus, pārbaudīt tos, vai mūsdienās uz zemes ir kāda reliģija, kur jūs varētu izpētīt. Jūs atklāsiet, ka visas reliģijas būtībā ir autobiogrāfijas. Pravietis, kas reformē savu tautu un aicina to uz labo, bet tu nevarēsi pierādīt, ka viņš vispār bija pravietis, izņemot savu islāma patiesumu pierādīšanu. Tāpēc es tev saku, ja nebūtu islāma, mēs nepieņemtu nevienu pravieti. Jo beigās tas viss būs tikai autobiogrāfija. Nav pierādījuma pārbaudes, bet islāms, tā kā tā ir dieva reliģija līdz pastarējai dienai, to var pārbaudīt jebkurā laikā. Pravietojumu patiesumu pierādīšanu. Pravieša Mohameda, lai svētība un miers ir ar viņu, patiesuma pierādījumi ir nosacījums Torā. Torā, protams, ir dievišķa atklāsme, pat ja tajā ir iekļautas dažas lietas. Bet tā, kas tika atklāta, ir dievišķa atklāsme. Tajā joprojām ir daļa patiesības. Torā ir dīvains nosacījums. 5. Mūzes grāmata 18. nodaļa saka, ja kāds sauc sevi par pravieti un runā kā tāds, bet melu, šim pravietim noteikti ir jāmirst, pirms viņš pabeidz savu vēstījumu. Tas nozīmē, ka viņš pa ceļam nomirs. Brāļi, es esmu pravīgs. Lūdzu dažas dienas un viņš nomirst. Pirms viņš pabeidz. Pirms viņš pabeidz savu vēstījumu. Kad atnāca pravietis Muhameds, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu, viņš teica šo vārdu tiklīdz tika atklāta sūra Al-Hakka. Tas bija viens no pirmajiem atklātajiem tekstiem. Un ja viņš būtu izgudrojis par mums dažas izteikumus, mēs viņus satvert ar labo roku, tad pārgriezt viņam dzīvības artēriju. Ja viņš melot par Dievu, viņa vēstījums beigtos tāpat kā visiem cilvēkiem tajā laikā. Viņš beigs nepabeidz zīmi. Tieši tā. Pēc šiem vārdiem pravietis Muhameds vēl 23 gadus nodeva vēstījumu, pabeidz un pilnveidoja to, līdz tika atklāts Dieva vārds. Šodien es jums esmu pilnveidojis jūsu reliģiju, esmu pabeidzis savu žēlastību pār jums un esmu apmierināts, ka islāms ir jūsu reliģija. Viņš nomira dažas dienas pēc šī panta, jo viņš jau bija pabeidzis vēstījumu, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu. Tātad, ja viņš ir pravietis, tas ir pirmais pārbaudījums viņam. Vai tu pabeigsi vai arī apstāsies pa vidu? Nē, Dievs tev pasargās no cilvēkiem. Viņš tiks sargāts līdz pabeigs savu vēstījumu. Viņš pabeidz savu misiju. Pirmkārt, Dieva vārdā viņš tūlīt sāks. Otkārt, kad viņš atnāca, viņš jautāja, vai es jums melojis? Es nekad neesmu melojis. Viņi teica, mēs nekad neesam dzirdējuši jūs melojam. Tu mums nekad nemeloji. Saka man, ka viņi nesauc pa sādiku. Heisams vēl ir pravietis. Ne visi būs godīgi. Kāds ir viņa vēstījuma arguments?
Ja kāds apgalvo, ka ir pravietis, mums ir 2 iespējas, un 3. nav. Vai nu šī persona ir vispatiesīgākā persona uz zemes, jo viņš ir pravietis, un tāpēc viņš ir ļoti patiesīgs. Protams, tā ir 100% taisnība. Dabiski. Vai arī viņš ir lielākais melis uz zemes. Protams, kāpēc? Viņš melo, kamēr vien staigā. Tas man tika atklāts, viņš jau sākumā ir melis. Viņš melo. Pravietis jeb tas, kurš sevi dēvē par pravieti. Vai nu viņš ir vispatiesīgākais cilvēks, vai arī vislielākais melis. To nevar sajaukt vienu ar otru. Tas nozīmē, ka jebkurš var viegli atšķirt vispatiesīgākos cilvēkus no vislielākajiem meliem. Nevienam nebūs grūti saprast, vai pravietis Muhameds, lai miers ir ar viņu, ir vispatiesīgākais vai vislielākais melis, izņemot, ja cilvēks ir ārkārtīgi nezinīgs, pats nezinīgākais. Viņš nespēs atšķirt, bet jebkurš tiklīdz iepazīsies ar dzīves stāstu, redzēs praviešu patiesīgumu. Nē, viņš ir 100% patiess. Pat psihiatrijā mums ir jēdziens, ko sauc par patoloģisko meju. Tā ir patoloģiska melošana un psihiatriska personības iezīme. Jā, protams. Šāds cilvēks parasti ir izdevīgs, gļaus, bailīgs, viņam nav spējas stāties pretī sabiedrībai. Bet tas ir pilnīgi pretēji pravieša Muhameda raksturam. Es esmu pravietis, nav mela. Ja sākās karš, tad biedrs slēpās aiz viņa, stāvēja viņam aiz muguras, meklēja patvērumu viņa nelokāmībā patiesībā. Tātad viņš bija pilnīgs pretstats šādai personībai. Viņš nemeloja pat nereizi. Elgdievu viņu sauc par būru, viņš teica, ka viņš būri, nezinu ko vēl, bet neviens neteica, ka viņš ir tas. Meiks. Viņam tas neizdevās. Kāpēc? Tāpēc, ka visas viņa rīcības bija patiesas un viņš pilnībā ievēroja šariatu. Tātad, ja viņš pilnībā ievēroja šariatu, viņš bija patiess. Pirmā grāmata arābiem bija Korāns. Arābiem pirms Korāna nebija nevienas grāmatas. Pirmā grāmata, kas viņiem tika atklāta, bija visvarenā grāmata. Kad tā pirmo reizi tika atklāta, viņiem tika teikts, saki sūra Al-Bakara. Tad nāciet ar līdzīgu sūru un aiciniet savus lieciniekus. Paņem, ko vien vēlies, un uzraksta man sūru, kas līdzinās Korānam. Lūk, izaicinājums. Visi elku pielūdzēji sanāca kopā, pat Alūsī, kurš dzīvoja tikai pirms 200 gadiem, teica. Neviens no viņiem neizteica ne vārda. Viņi nespēja atbildēt pat ar vienu āju. Ne ar vienu vārdu. Ar vārdu. Viņi neizteica ne aprakstu, ne īpašību. Viņi visi bija spiesti klusēt. Viņiem bija vieglāk izveidot armijas un karot pret viņu, nekā pieņemt izaicinājumu. Iedomājies, viņi apvienoja partijas un karoja pret pravietu Muhamedu. Ietaupa visu šo pūliņu un uzraksta sūru, kas līdzinās viņu sacītajam, jo viņi zina, ka arābu valoda ir dzēja, proza un Korāns. Tas nav tā, kā arābi bija pieraduši. Viņi lasa šos ājus ārpus konteksta. Viņi zina, piemēram, arābi zina, kas ir ratls, militārais ierīnas kārtība. Viņi zina šo vārdu. Korāns to ievieto pavisam citā kontekstā. Un skaita Korānu skaidri un kārtīgi. Dievbība ir kaut kas konkrēti. Dievbība nozīmē izvairīšanos. Korānā šis vārds nozīmē ko citu. Fasakata tamrah nozīmē, ka datels izkņeva no mīzes. Korāns fask lieto citādi. Tātad Korāns ir izmainījis arābu valodas vārdu nozīmes. Ja tu paņemtu jebkuru vārdu Korānā un mēģinātu atrast tam līdzīgu visā arābu valodā, tu to nespētu. Tas ir brīnums. Korāns ir brīnumains savā valodā un izteiksmē, bet tā kā mēs ar to esam uzauguši, mēs to īsti nepamanām. Mums tas šķiet pārusts. Mēs to īsti nepamanām, bet tas patiesībā ir ļoti brīnumains. 3. vai 4. punkts šajā tēmā ir tas, ka pravietis Muhameds, lai svētība un miers viņam šajā Korānā, viņam pateica lietas, kuras tu sapratīsi, pat ja pēc 1000 gadiem tu sapratīsi, ka tās ir patiesas un ka tās ir nemainīgas. Un ir vēl tik daudz lietu, ka tas nav saskaitāms. Mēs par tām varētu veidot veselu raidījumu. Piemēram, kad Korānā viņš saka, un rītam, kad tas ieelpo, rīts ieelpo, rīts elpo. Mēs tikai pirms kādiem 20 gadiem, piemēram, atklājām, ka no rīta, protams, mēs naktī elpojam, dzīvnieki elpo naktī. Tad saule agri no rīta uzsilda zemes virsmu. Tad gaiss, kas pieskarās zemē, kas ir mūsu elpas rezultāts, tās uzsilst, paceļas augšup, tā blīvums samazinās, tas ceļas augšup, un tā vietā nāk vēsāks gaiss. It kā zem katru rītu būtu milzīgas plaušas. Milzīgas plaušas, kas izvada šo netik labo gaisu, un tā vietā ielaiž tīru gaisu. Un rīts, jā, tas ieelpo. Šo lietu mēs uzzinājām tikai pirms dažiem gadiem, kad pravietis Muhameds, lai svētība un miers viņam, teica, ka, kad embrijam ir 42 dienas, Dievs sūta eņģeli, lai tas veidot šo embriju un radītu tā dzirdi, redzi, ādu, miesu un kaulus. Šodien mēs atklājam, ka dažos Amerikas štātos aborts tiek kriminalizēts pēc 42 dienām. Ļoti dīvaini, jo viņi atklāja, ka šī diena, un es esmu ļoti pieredzējis ārsts, ir īpaša. Tieši šajā dienā embrijā it kā notiek sprādziens, parādās visu orgānu centri – dzirdes, redzes, kaulu un muskuļu sistēmas. Pārsteidzoša diena, kad Amerika to konstatēja, viņi teica, labi, pēc 42 dienām vairs neveiciet abortu. Bet tas mums tika pateicis jau pirms 1400 gadiem.
Neticams lietas, kad pravietis Muhameds, lai miers ir ar viņu, saka, ka cilvēks šī būtne ir radīta no astes kaula. Tas ir hadīts, kas atrodams pie muslima. Tas astes kauls ir tik mazi punktiņi mugurkaula apakšā. Pavisam niecīga lieta kā lēca vai pat mazāka. Cilvēks ir radies no šīs daļas. Embrionoloģijā mēs atklājam, ka embrijs veidojas no kaut kā, ko sauc par primāro svītru, primitīvu strīku. Pēc kāda laika šī svītra pārvēršas par to, ko sauc par astes izcilni. Kaudāla eminence. Ļoti maza daļa embrijā, kas Dieva vārdā nostiprinās cokciks, jeb astes kaulā, kā mēs to saucam medicīnā. Tātad mēs atklājām, ka cilvēks patiešām ir radies no astes kaula punkta. Visu laiku, kamēr tu ej, ir neskaitām daudz zīmju un pierādījumu, kad tu lasi Dieva vārdus, un viņš ielika zemē stiprus kalnus, lai tā ar jums nekustētos. Kalni ir kā enkuri, kas nostiprinas kā kuģis. Kā tad ir saistības starp kalnu un kuģi? Mēs tikai pirms 50 gadiem atklājām, ka šie kalni balstās uz magmas ezeriem, un to dziļums zemes garozā noteiktā proporcijā atbilst to augstumam, tieši pēc tā paša Arhimēda likuma par peldskaju, ar tādām pašām attiecībām. Jo augstāks ir kalns, jo dziļāka jeb garāka ir tā sakne zemē. Tātad tiešām tie ir nostiprināti gluži kā kuģi, it kā tie būtu kuģi, un lai zeme ar jums nešūpotos, lai tā nekustētos zem jūsu kājām. Tātad kalns nostiprina zeļa. Mēs nesen atklājām, ka kalns patiešām samazina seismisko viļņu spēku uz pusi. Tas ir pavisam nesens atklājums. Ir neskaitām pierādījumi, kurus varam pārbaudīt jebkurā laikā. Šodien kāds zinātnieks universitātē Amerikā var pārbaudīt šos pierādījumus, ieskaras šiem pierādījumiem. Valodnieks, kas studē valodas, var pētīt islāma patiesumu caur Korāna valodu, jo kā gan tu izmainīji tekstu, ko ārābi saprat ar tā nozīmi. Arī pavisam vienkārši cilvēks, kāds esmu pats, var lasīt Allaha grāmatu un atrast tajā lietas, kas vada viņa sirdi. Ja man ir kāda problēma, es zinu, kā to atrisināt savā ikdienas Korāna lasījumā. Korāns satur brīnumains vēstījums un pārsteidzošas vadlīnijas katrā pantā, katrā sūrā. Slava Dievam, Korāns tika atklāts pa daļām, vai ne? Tas viss nenāca uzreiz, bet tik pēc dažām dienām tika atklāts 5 vai 6 sājas. Pravietim Muhamedam, lai svētība un miers viņam, tika atklāts sājas kāda notikuma nelaimes kaujas vai konkrētas situācijas laikā, vai arī, kad viņam tika uzdots kāds jautājums. Tad viņš teica viņiem, šīs sājas ievietojiet vai novietojiet tādā sūrā starp tādām un tādām mājām. Rakstveži atbildēja, klausām Allaha sūtni. Viņi tās ievietoja, un pēc dažām dienām tika atklāts nākamās sājas. Šīs sājas tad ievietojiet tādā sūrā starp tādām un tādām mājām. Tādas notika visu 23 gadu garumā, ik pēc 5 vai 6 mājām, kādā situācijā viņš teica viņiem, ievietojiet tā šeit, starp šo un šo. Beigās mēs atklājam, ka katra sūra ir kā neatkarīga uzbūve, katra sūra ir noteikti vienmīda. It kā Korāns būtu pilnīga celtne, kas tika izjaukta un no jauna salikt uz zemes. Tā kā, kamēr es lasu, es atrodu ājas, kas apliecina pravietojumu patiesumu, pierādījumus par islāma patiesumu un brīnumus, kuriem nav gala un nav iespējams tos saskaitīt. Ja mēs par to runātu, mēs nekad nebeigtu. Ka cilvēki, kas dzīvoja 1000 gadu pirms pravieša Muhameda, lai miers ir ar viņu, pravieši jau iepriekš pastāsta visu par viņu, lai miers ir ar viņu, to starp viņu sūtīšanas vietu, kā mēs minējām iepriekšējā sērijā. 84. psalmā ir teikts, ka viņš ir Bakka. Tie, kas šķērso Bakkas ieleju, padara to par avotu, lai gan tā bija neauglīga vieta, kas ir labi zināma kā Bakka, tas ir Mekā. Tas, kas ir Bakā, ir svētīts. Mēs atrodam Hagai grāmatā, un viņš sūtīja Muhamedu pie analfabētiem. Hagajas grāmatā 7 ir teikts, ka pravietis Muhameds nāks, viņa vārds būs Muhameds, tāds ir rakstīts viņu svētajos rakstos. Muhameds analfabēto pravietis, pie viņiem ir tas, ka šis pravietis nāks Keidara tautā, un Keidars pie viņiem ir Kureišu cils. Tātad pravietis nāks Kureišu tautā. Tas ir Iesaijas grāmatā 42, ka pēdējo laiku pravietis nāks Keidarā, un Keidaru viņi zina kā Ismaila dēlu, no kura cēlušies Kureiši. Tātad pierādījumi ir skaidri kā saule. Ja es būtu godīgs cilvēks, kas ir paties pret sevi, un es paskatītos uz šiem pierādījumiem, te tiešām ir kaut kas, un Dieva vārdā cienītais Amri, tiešām tas ar mani ir noticis. Es esmu lasījis Bībeli vairākas reizes ar tās komentāriem lapas apakšā. Pēdējā lapa Bībelē, tas ir pēdējā lapa Torā, pēc tam nāk evaņģēlijas, pēdējā lapa Bībelē. Mūsu kungs saka Izraēla bērniem, es sūtīšu atgādinājumu taisnīgajiem, un patiesi tas ir atgādinājums taisnīgajiem. Šātais Korāns nozīmē, es sūtīšu atgādinājumu taisnīgajiem, bet kurš kungs ir atbildīgs? Viņš tiem teica, es sūtīšu šo vēsti pravietim, kas ir līdzīgs Elijam. Elija ir tas pats, kas Ilijas. Pravietis Ilijas miers lai ar viņu. Viņi, protams, zina Eliju dišu pravietis, kurš cīnījās pret Bāla elku pielūdzējiem un uzvarēja viņus. Tātad Dievs saka Izraēla bērniem, nāks atgādinājums taisnīgajiem caur pravieti, kas līdzīgs Elijam. Un ar to arī beidzas.
Šī ir pēdējā lapa Torā, kas pēc tam tiek atvērta. Kurš bija pirmais pravietis evaņģēlijā? Jānis Mierslē ar viņu. Viņiem pazīstams, ka Jānis Kristītājs. Pie jūdiem viņi uzreiz devās pie viņa. Vai tu esi Elija? Un viņš atbildēja, nē, es neesmu. Es neesmu Elija. Viņi zina Eliju, tāpēc turpināja meklēt. Un Kristus Mierslē ar viņu, protams, nav Elija. Viņa vārds ir Kristus, Mierslē ar viņu. Un tajā pašā laikā, kad viņi pie viņa devās, viņš arī viņiem deva līdzību. Tā sauc līdzību par vindariem. Viņš viņiem teica, ja kādam ir zeme un viņš to apsēja un saka tiem cilvēkiem, kas apstrādā šo zemi, es gribu savu algu. Un viņš sūtīja kalpus, lai paņemtu šo algu. Tad zemes īpašnieki nogalināja kalpus. Ko tad darīja zemes īpašniekie? Šī ir līdzība par vindariem pie viņiem. Un Izraels bērnu priesteri teica, nē, kad tas kungs paņems šo zemi un atdos to kādam citam. Viņš viņiem teica, tieši tā tas ir. Tad viņš viņiem sacīja, Dieva valstība tiks atņemta jums un dot citai tautai. Jo katru reizi, kad Dievs jums sūta pravieti, jūs viņu nogalināt. Un viņš viņiem teica, ak, Jeruzālēmi, pravieša slepkava un sūtīto vajātāja, tas ir Kristus Mierslē ar viņu, kurš viņam teica, cik daudz praviešu jūs esat nogalinājuši, un pār jums nāks viss taisnīgais asinis, kas izliecas uz zemes, no taisnā Ābela asinīm līdz Saharijam, Berehjas dēlam, kuru jūs nogalinājāt starp templi un altāri. Jūs nepārtraukt nogalināt praviešus, tāpēc ir dabiski, ka Dievs jums atņems un nodos šo lietu kam? Citai tautai, jo šis akmens tie ir Kristus Mierslē ar viņu vārdu evaņģēlijā. Akmeni, ko noraidīja celtnieki, ir kļuvis par stūra akmeni. Kad pravietis Muhameds, lai svētība un miers ar viņu, atnāca pie viņiem, ko viņš teica? Man un iepriekšējo pravieša līdzība ir kā cilvēks, kurš uzcēla māju, to izskaistināja un padarīja skaistu, izņemot vienu stūra ķieģeli, vienu ķieģeli vietu. Un es esmu šīs ķieģelis, lai svētība un miers ar viņu. Kristus viņiem teica, jūs esat nogalinājuši Dievu praviešus. Jūs esat nogalinājuši praviešus netaisnīgi. Jūs esat nogalinājuši praviešus. Ko jūs vēl gribat? Ir pilnīgi dabiski, ka Dievs jums atņem valstību. Tas ir vāru pravietojumu un rakstus un dot to citai tautai. Un tāpēc mums notika Isra un Mirādži. Isrā laikā pravietis, lai svētība un miers ar viņu, devās uz Jeruzālemi, lai viņam tiktu nodota vēsts, un viņš vadīja lūgšanu visiem praviešiem. Tātad tagad vēsts ir nonākusi pie manis. Kur ir brīnums šajā visā? Ka vēsts nonāca pie mums pēc tam, kad viņi bija samaitājuši, nogalinājuši praviešus un izdarījuši visu iespējamo. Tas bija pārsteidzoši. Pēdējā lapusē Torā ir rakstīts Izraēla bērniem, ka nāks pravietis, kas būs atgādinājums dievbijīgajiem, līdzīgs Elijam. Dievs ir mans liecinieks, es lasīju šos vārdus un domāju, kāda ir saistības starp pravieti Muhamedu un Eliju. Elija vecajā derībā nogalināja Bāla pielūdzējus, viņš cīnījās pret elku dievu Bāla pielūdzējiem. Ko Korāns saka par Eliju? Un tas man, Dievs ir mans liecinieks, patiesi pārsteidza. Un patiesi Elija bija viens no sūtītajiem, kad viņš secīja savai tautai, vai jūs nebīstieties, vai jūs piesaucat Bālu, pielūdzat Bālu un atstājat labāko radītāju? Ko Dievs teica stāstu beigās? Viņš teica, miers pār Eliju, tāpat kā katrs vārds, piemēram, sūrās Safāt. Miers pār Ibrahīmu, pār Nukva. Nē, viņš teica, miers pār Iljasīvi. Tātad jūs, rakstuļaudis, ja jūs gribat līdzību ar Eliju, tad tas ir Iljasīns. Pat komentētājs Rāzī savā skaidrojumā teica, it kā Dievs sveicinātu savu pravieti Muhamedu, miers lēr pār viņu. Pēc tam, kad pieminēja Eliju, komentētājs bija pārsteigts. Kāda ir saistības starp pravieti Muhamedu un Eliju? Dievs viņiem saka, ja jūs gribat līdzību ar Eliju, tad te ir Iljasīns. Daudziem no pavadoņiem Jāsīns ir pravietis Muhameds. Jāsīns. Un ar gudrību patiesi ir viena no sūtītajiem. Tātad daudziem no pavadoņiem Jāsīns ir pravietis Muhameds, miers lai ir pār viņa. Tāpēc, kad Dievs pieminēja Eliju Korānā, viņš beigās teica, miers pār Iljasīnu, miers pār Muhamedu. Tātad, ja tu meklē Elijas līdzību, Dievs tiešām sūtīja kādu, kurš cīnījās pret elku pielūdzējiem, tāpat kā Elija cīnījās pret Bāla pielūdzējiem, un viņam tika atklāta atgādināšana dievbijīgajiem, tāpat kā atgādināšana dievbijīgajiem. Svētais Korāns, un viņš uzvarēja viņus tāpat kā Elija uzvarēja. Tātad viņš pilnībā atbilst Elijam visā. Un viņš nomira kā uzvarētājs, smieslē ir pār viņu, un viņam tika dot vāra. Es domāju, cienītais, ja mēs sāktu to visu pētīt, mēs nekad nebeigtu. Ir ļoti daudz pierādījumu un neskaitāms brīnumzīmes, un pravietis Muhameds paveic ap 1000 brīnumu. Biedri, kuri nekad nevarētu samelot, jo zina, cik bīstam ir melot,
Viņi nodeva tūkstošiem brīnumu, ko paši savām acīm bija redzējuši. Brīnumu, ko viņi paši pieredzēja, un attālums līdz biedriem nav liels, nav pagājuši 5000 gadi, tikai ap 1000 vai mazāk, un viņi tos nodeva tālāk, un šie brīnumi tika pierakstīti. Tātad mums ir ļoti daudz brīnumu, kurus var pārbaudīt, un mēs zinām, kā tos pārbaudīt. Šodien mums ir vienprātība, ka šis pravietis ir patiesa, gan neticīgie, gan musulmaņi tam piekrīt. Mums ir pierādījumi, ka šī pravieša misija ir piepildījusies. Šis pravietis, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu, tika pravietots 1000 gadu pirms viņa atnākšanas, līdz pat tam, kad Dievs viņam sacīja, tie, kuriem mēs devām rakstu, pazīst viņu tāpat, kā pazīst savus bērnus. Dievs viņam to teica, slavēts lai ir viņš, un patiešām tas ir brīnumaini. Dievs viņam saka, un tie, kas netic, saka, tu neesi sūtīts, saki, pietiek ar Dievu kā liecinieku starp mani un jums, un tiem, kam ir zināšanas par rakstu. Ej pie rakstļaudiem un pajautā viņiem, tu atradīsi manu vārdu, manu aprakstu, vietu, kur es tikšu sūtīts, laiku, kad tikšu sūtīts, un visu par mani viņa grāmatās. Tātad pierādījumu šajā jautājumā ir bezgalīgi daudz. Es tiešām nezinu, godīgi sakot, pierādījumu ir tik ļoti daudz. Vai pāriem pie 3. kritērija, vai arī tu gribi vēl citas pierādījumus šim kritērijam? Esmu ar tevi, ja vēlies iedziļināties, tas prasīs laiku, mums ir daudz pierādījumu. Said. Bet mēs cenšamies tos ātri savākt. Slavu lai ir Dievam visvarmajam. Tātad mēs turpinām un, kā redzat, neizmantojam 3. kritēriju. 3. vēl priekšā. Skolotāji teicām, ka 1. kritērijs ir viendievība, 2. kritērijs ir pierādījumi, kurus var pārbaudīt jebkurā laikā. 3. kritērijs ir tāds, lai mēs varētu teikt, ka šī reliģija ir pareiza, tajā nedrīkst būt nekas, kas pretrunā acīm redzamiem zinātniskiem vai loģiskiem faktiem. Labi, es tev saku, atnes man jebkuru grāmatu pasaulē, kas tiek uzskatīta par debesu atklāsmi. Jebkurā grāmatā pasaulē būs lietas, kas ir pretrunā ar zinātnisko intuīciju un veselo saprātu. Mentalitāte. Šī mentalitāte ir patiesi dīvaina, pie Dieva Toras. Ja mums tagad ir Tora, atveram tās 1. lapusi. Dieva vārdā mēs sāksim. Lūk, 1. lapusi. Dievs 3. dienā radīja augus, kokus un labīgu, bet 4. dienā radīja sauli. Bet kā tieši augs izskatās? Saule. Saula. Pirmais, ko mēs darām, atverot Toru, ir uzzināt, ka ķēniņam Ahasjam bija 22 gadi, kad viņš nāca pie varas. Ķēniņa grāmatā mēs ejam nedaudz tālāk un uzzinām, ka Ahasjam valdīšanas laikā bija 42 gadi. 2. kronika grāmata. Tātad tas ir pareizi. Tās ir pretrunas, kuras nav iespējams atrisināt loģiskas un zinātniskas pretrunas, kuras nevar atrisināt. Un tā tas turpinās, ja jūs ejat cauri dažiem šādiem tekstiem un uzdodat jautājumus. Piemēram, paņemiet Vēdas, hinduistu svēto grāmatu. Hinduisti pieņem Vēdas. Vēdas saka, ka saula, protams, tie bija primitīvi cilvēki ar ierobežotām zināšanām. Saula tiek vilkta ar 7 zirgiem. 7 zirgiem. Un zeme ir nostiprināta ar mietu. Kur tieši tā ir nostiprināta, cienītais? Tāds arī ir nostiprināta ar mietu, un viņi tam tic un to pieņem. Mums ar Korānu bija izaicinājums, ko mēs kādreiz izvirzījām. Mēs teicām, atnes man kaut vienu pantu, jebkurā Korāna ajai vai autentiskā hadīsā, kas ir pretrunā kaut vienai zinātniskai vai loģiskai pašsaprotamai patiesībai. Tikai vienu lietu atnes un saņem savu balvu. Mēs ar šo izaicinām Dievu, jo tā ir brīnumaina grāmata, kurai nepatiesība nevar tuvoties ne no viena virziena. Mēs tajā varam saskatīt dažas šaudus. Ko nozīmē aizdomas? Kaut kas man nav saprotams, kaut kas man vajadzīgs, lai man to paskaidro. Taču tajā nav pretrunas, kas ir neiespējamā nepieciešamība apvienot vienu lietu. Jā, protams, jūs to izskaidrojat, jūs ejat pie zinātnieka, kurš jums to paskaidros. Šeiha, kurš to var viegli atrisināt, bet tas ir šaubas. Kaut kas mulsinošs, bet neiespējams. Pat mums ir tāds princips pie zinātniekiem. Viņi saka, ka Korāns var saturēt mulsinošas lietas. Lietas, kas mulsina, lai tiem, kas grib aizbēgt, būtu iespēja to darīt. Un tiem, kas vēlas apgūt un padziļināt zināšanas, arī ir iespēja to darīt un saprast šo jautājumu. Taču tas nekad nesaturēs neiespējams lietas. Korānā vai hadīsos varbūt kas mulsinošs. Ja ko nesaproti, jautā, mēs izskaidrosim, jo tur nav nekā neiespējama. Ir 3 kritēriji – viendievība, pierādījumu pārbauda un aizsardzība pret jebkādu kļūdu. Vai turpinam vēl kaut ko, vai arī jūtam, ka ar šo tēmu mums pietiek? Personīgi man ir pieticis. Paldies Dievam! Dievs svētī, lai Dievs jūs svētī un vairo jūsu zināšanas. Tev pat? Dievs svētī jūs. Āmen, tev arī. Liels paldies! Vai esi apmierināts vai kā? Sveika! Miers un žēlstība lai ir ar jums!